Bet hokeja virslīgas spēles, tad hokeja skola Rīga un Liepājas hokeja komandu. Nepstē. Un šeit no vārtu priekšsūna atvēra šeit Plēpis. Mēģinās šeit Liepājnieki turpināt. Bet tagad rīdziniekiem izdodas atbūt ripu un varbūt iespēja aiziet ātrajā pretuzbrukumā. Dodas tur uz priekšu un šeit izdodas metiens un gandrīz jau izdodas ripu ieraidīt vārtos. Leonards Sprieslis tas bija, kas devās uz priekšu, un pēc tam Matvejs Bakālos izdarīja metienu pa vārtiem. Ne tas spēcīgākais, bet jā, Valenta Čehovārds šeit glāb no vārdzām. Pilnīgi nenokāšas. Moments redzam līdzstrādnieki šeit pazaudē ripu rīdznieku aizsardzības zonā un var dodies uz priekšu Sprieslis. Roberts Polis devies palīgā Latvijas U20 izlasē pasaules čempionātā Kanādā. Un te no vārtu priekš labi iespējami arī par vārtos 1-0. Liepāja atklāja šīs spēles rezultātu. Pēc izteiktas pauzes tiek atklāts spēles rezultāts 1-0. Saskakēviņš Strānieks vārtu autors ir, jā. Ozoļam arī rezultīvi piespēle fiksēta, tā kā Strāniekam 39. punkts šajā sezonā. Savukārt Ozoļam tas jau ir 40. Un te uzreiz rīdzinieki atbild bīstam no vārtu priekš izdara metienu Kārlis Tamenieks. Jā, nu viena spēle. Un 2-0. Tikmēr panāk Liepāja. Gribēju stāstīt par šodienas paralēlo spēli, kas sāks jau mazliet vēlāk. Bet nu tikmēr Liepāja jau panāk dažu sekundžu laikā rezultātu 2-0. Otrais bīstamais moments. Krūmiņš skaisti spēlē šeit. Krūmiņš izdara metienu un skaisti ķer šo ripu Kristers Plēpis. Nu, Krūmiņš šeit pats uzņēmās iniciatīvu, izdarīja metienu. Strādnieks turpina ripu spēlēt. Strādnieks ilgstoši šeit spēl Šnepstem. Šnepste Strādniekam atrod skaisti Kevinu. Turpinās rīdzinieku uzbrukums. Un te piespēl no vārtu priekš un vārtī. Rezultāts kļūst 1-2. Kaspars spēcīgu metienu Mateja Bakālova izpildījumā un samazina viņš rezultātu starpību līdz vienam vārtu gūmam. Spēcīgi virs pašu vārlukņa ietriec ripu viņš. Un dodas šeit uz priekšu ir Andersons. Andersons skaisti šeit ir metienu un vārtī 3-1. Andersons īsā laika sprīdī atjauno Liepājniekiem 2 vārtu pārsvaru šī vakara spēlē. Skaists metiens Andersona izpildījumā un rezultāts kļūst 3-1. Uzvaram otrā piespēle šī vakara spēlē. Un labi iespēja tagad rīdziniekiem izrauties. Metiens pa vārtiem Valenta glābi. Kaspar iespēja rīdziniekiem īsā laika sprīdī bija gūt vārtus. Metiens pa vārdiem, tas ir bloķēts un ripa tur pie Plēpja, krīt tur Plēpis. Ripa nav vārtos. Pagrūstīšanās tur pēc šī momenta. Labi iespēja Liepājniekiem. Nu un Liepājnieki tagad dodas priekš Ozoliņš vārtī 4-1. 1-1. Ozoliņš izmanto šo momentu un tiek pie sava 41. rezultāts punkta šajā sezonā. 21. vārds gūms, tas tā tad ir Kārlim Ozoliņam. Zīle. Te no metiens no vārtu priekš un rezultāts kļūst 5-1. Andersons gūst savus otros vārtus šī vakara spēlē. Kad nospēlēt 1 minūtu un 52 sekundes spēles. Trešā perioda. Uzvar iemetienā Liepājnieki. Strādnieks uzreiz piespēle un šeit Ozoliņš gūst vārds un panāk 6-1. Ozoliņam otrais vārdu gūms, bet tikmēr tur savainojumā iedzīvojies viens no Liepājas hokejistiem. Un tagad rīdzinieki var doties uz priekšu. Un šeit labi iespēja metiens vārti 2-6 panāk rīdzinieki. Davids Daņīlovs. Precīzs metiens. Kā pirmoreiz šajā spēlē arī pārspēts Liepājas komandas vārdsargs Edgars Čakovs. Izdarīts metiens. Atvaira to Liepājas komandas vārdsargs. Svars. Nostājuši arī rīdzinieki. Ozoliņam neizdodas. Liepājnieki atgūst šeit ripu.
Un šeit no vārta priekšas Ozoliņš met pāri. Nu, ļoti tuvu Ozoliņš šeit bija, lai tiktu pie sava trešā vārtu gūma, jeb hat-trick. Dod šeit uz priekšu Valbaks, izdara metienu skaisti spēlētos Čakovs. Nu, Liepainieki tur veidot kādu bīstamu momentu, šeit aktīvi steidz uz priekšu. Šeit piespēle iziet un skaisti spēlē vārtos. Pāzaudē tur Nūju, Tums Hermanis. Piespēle vārtu priekšā un 7-2 panāk šajā spēlē. Liepainieki. Ignas Kaupaitis, lietuviešu leģionārs, ir vārtu autors. Un Varlīgs Motis par pirmo vārtu gūmu. Nu, nepaspēja šeit izdarīt metienu Liepainieki, bet, nu, Varlīgs Motis ar izcīnītiem punktiem šeit šodien Rīgā ar rezultātu 7-2.